Prieks jūs redzēt tādā plašā skaitā. Esmu Uldis Kalniņš, pastāstīšu jums par mobilajām ierīcēm. Droši vien, ka lielai daļai no jums ir viedtelefoni. Varētu pacelt rociņas, kam ir Android viedtelefoni, planšetes, bez maz pusi. Ar ko mums atšķirās viedtelefons un dators? Ar izmēru. Izmēru. Vēl varianti. Man liekas, ka vairāk nav. Nu, veiktspēja arī. Arī. Nu, atkarībā kādu tarifu plānu mēs izmantojam un tam līdzīgi. Bet ir vēl tāda būtiska lieta. Jūs varat uzstādīt savā portatīvajā datorā Ubuntu, varat uzstādīt Linux, varat uzstādīt atsevišķos gadījumos arī Macintosh operētāju sistēmu, tiesa nelegāli. Bet šādas iespējas viedtelefoniem ir lielākajā daļā gadījumu liektas. Un šī gada februārī ir parādījies būtisks jaunums no Canonical. Ir cerības, ka šī gada otrajā pusē būs jaudīgāks mobilās ierīces, kuras varēs izmantot visām vajadzībām. Gan darbā mums uz galda būtu tikai monitors, telefons, klaviatūra. Dodamies mājās, gribam skatīties filmas, pieslēdzam pie televizora. Ar ko tas vispār sākās? 2006. 2008. gads. Nezinu, vai iespējams, ka daļa no jums ir dzirdējuši par OpenMoko ierīci. Tātad 2006. gadā daļai Linux lietotāji bija apnicis, ka savā telefonā nav iespējams uzstādīt atvērtā koda programmatūru. Un tieši šīm vajadzībām speciāli tika izveidota ierīce, kas to nodrošinātu. Bet jau 2005. gadā Google bija nopircis Android. Android pirms tam pastāvēja kā atsevišķa organizācija. Diemžēl viņa pastāvēšana bija finansiāli nevisai veiksmīga, taču produkts bija interesants, un līdz ar to viņu pārpirka Google. 2007. gadā Android popularitāte kļuva lielāka nekā OpenMoko, un līdz ar to turpmāk mums gribam vai negribam nākas lietot Android telefons. Bet kāpēc es pieminu šīs divas ierīces? Tāpēc, ka viņas principiāli atšķirās. OpenMoko ierīces bija ar domu, ka pilnībā visa programmatūra būs balstīta uz esošajām Linux bibliotēkām. Android gadījumā no Linux saglabājas tikai pats kodols un pati centrālā programmatūra. Tas ir kernelis un inicializācijas skripti. Līdz ar to, ja mēs gribam uz šī telefona Android palaist kādu Linux programmatūru, kas darbojas grafiskajā vidē, bieži vien arī tāda programmatūra, kas tomēr darbojas komandrindā, kurai nepieciešams specifiskas bibliotēkas. Tajā laikā tas, diemžēl, nebija iespējams. Īsi par Android uzbūvi, ļoti vienkārši, primitīvi, schematiski. Tātad mums ir Linux kodols, uz kura virsū darbojas inicializācijas skripti, pašas nepieciešamākās bibliotēkas, un tālāk jau ir virtuālā mašīna. Dalvik ir viens no Java programmatūras veidiem, negluži, bet saistība ir ļoti liela. Un tālāk jau šajā virtuālajā mašīnā darbojas jums pieejamās Android aplikācijas. Šobrīd ir vairāk varianti, kā savā telefonā darbināt Ubuntu operētāju sistēmu. Ir variants uzstādīt Ubuntu operētāju sistēmu no Ubuntu mājaslapas, ir speciāla versija paredzēta mobilajām ierīcēm, bet šo uzstādīšanu atbalsta ļoti nedaudz ierīces. Šī gadījumā te ir Asus
Transformer ir viens no jaunākajiem planšetu datoriem. Plusi un trūkumi. Viens no plusiem, drīzāk no trūkumiem, ir tas, ka, ja jūs uzstādāt savā viedtelefonā Ubuntu, viņš aizvietos jūsu esošo Android sistēmu. Līdz ar to esošās funkcijas nebūs pieejamas. Kā plusu var minēt to, ka uzstādot tīru Ubuntu sistēmu, ātrdarbībai būtu jāuzlabojas, jo Java virtuālā mašīna pati par sevi ir virtuālā mašīna, kas izpilda kodu sevī un kuras ātrdarbība nav tik liela kā parastam kodam. Funkcionalitāte. Kā jau minēju, ne viss ierīces atbalsta šādu Ubuntu uzstādīšanu. Tāpēc ir otrs variants. Atgriezīsimies pie iepriekš minētās schēmas, kur ir Linux kodols, inicializācijas skripti, viss pārējais. Un šī brīdī ir iespēja no inicializācijas skriptiem palaist paralēli Android operētāju sistēmai Linux sistēmu. Abas divas sistēmas vienlaikus izmantot vienu kerneli, vienus sāknēšanas skriptus, bet tālāk katra darbotos paralēli. Un šī sistēma arī dalās dalās vismaz divos variantos. Viens variants ir, ka jūs uzstādāt telefonu caur šrūt prasības. Prasības pret telefonu ir visai minimāls. Es pieļauju domu, ka lielākai daļai, kas pacēla rokas, jau šobrīd ir iespēja uzstādīt savu telefonu Ubuntu operētāju sistēmu. Bet funkcionalitāte nebūs tāda kā pilnvērtīgai Ubuntu operētāju sistēmai. Uzstādot, jūs nezaudējat arī savus datus no Google Play vai arī agrāk, kā saucās Google Market, ir pieejamas jau gatavas aplikācijas uzstādīšanai. Taču joprojām nebūs iespējams palaist visas programmas, kas darbojas standarta Ubuntu operētāju sistēmā. Piemēram, kurām vajag grafisko pātrināšanu. Ir, kas nedarbojas. Piemēram, Thunderbird. Apakšā ir patreiz vienkāršie, ātrie varianti, kā jūs no market varat uzstādīt Ubuntu operētāju sistēmu. Un ķersimies tagad jau pie praktiskās daļas. Šeit ir HTC HD2 telefons. Standartā viņš nāk ar Windows mobile operētāju sistēmu. Kādu īsu brīdi arī viņam uz šī telefona bija. Specifikācija viņam ir viduvēja, bet to varētu uzskatīt par minimālo nepieciešamo specifikāciju, lai varētu uz savu telefonu palaist Ubuntu sistēmu. Hi, today we're here to introduce Ubuntu for Android, a full Ubuntu desktop experience right on your Android phone. I've taken some photos and videos with my Android phone, and I'm going to dock and show you how the data is fully and seamlessly integrated with the Ubuntu desktop. As I've docked my phone, I now have full Ubuntu Unity running right on my phone. First thing I'm going to do is go to the video lens to show you the video that I just took with my phone a few minutes ago. This video will launch in the video player and play right on the desktop. Next, I'll go to
our photo application and show you the photos that are resident right on my Android phone. And I can open these and edit them right here with a native Ubuntu application. Next is the application lens. If I open the application lens, I'm presented with not only the locally installed Ubuntu applications, but all of my Android applications that are on my phone. Not only can I view them, but I can launch them right on the desktop by clicking on them. Next is the People lens. The People lens shows me all of my contact information on my Android smartphone. Not only favorites, but recent calls and all my contacts. And again, they're all globally searchable. Next, I'm going to show you the indicator network and show you that we've integrated with the Android Wi-Fi, getting all of this information directly back from the phone, as well as being able to launch the Android network settings dialog by just clicking on the indicator. This will allow me to control my networks right from the desktop. Next, we have the indicator network. As you notice, I just got a text message, and we have full notification on the desktop whenever you get incoming phone calls or incoming text messages. I can read those text messages by going into the integrated indicator icon and clicking on my messages, which shows me I have 2 unread messages. So if I read these messages, you'll notice my icon turns back white, telling me that I've read all the messages. Not only can I read messages, but I can initiate writing new text messages right from this menu as well, which will launch the new text message dialog. And finally, if I want to hook my Android smartphone right to my television set, I can dock my phone right to my TV. And not only will it work on your television set, but it will change the interface to our Ubuntu TV interface, which will allow you to play back all of your videos in full high-def resolution. So here's the Ubuntu TV interface running right on my smartphone, hooked to my large TV. Thank you for watching. Nu, lūk, kā jau bija redzams, sistēma ir ļoti pēc dizaina, pēc uzbūves līdzīga ar esošo Ubuntu sistēmu. Un ir paredzams, ka lietotājs jutīsies vienlīdz ērti darbojoties gan savā telefonā, gan strādājot pie monitora. Jautājumi? Kādi jārunā visu? Ar ko viņš ir labāks nekā netbooks? Nekā netbooks. Netbooks ir gana mobils, svars ir kilograms. Nu, ar netbook nav iespējams piezvanīt. Jā, šito strādā kā komplekts, cik ilgi viņam baterija vēl, cik ilgi uz viņu varēs piezvanīt. Skatoties kādu baterijas, pieļauj domu stundas 9. Nu, Apple fani ir ļoti apmierināti, ja viņiem pietiek tikai katru nakti uzlāt, ne? Es esmu tā lasījis, ka viņi salielās, viņš saka, es visu dienu pa telefonu norunāju, man nevajag viņu uzlāt, ne? Es domāju, es visu nedēļu pa telefonu runāju, un reiz nedēļā jāuzlāt. Bet man ir dumšs telefons. Varbūt te ir vēl papildus varianti, ko var darīt ar Ubuntu, vai ne? Viņi var likt uz telefonu, protams, tas ir ļoti interesanti, kā tas praktiskā dzīvē izskatās. Cik lietojams viņš ir telefonā, vai ne? Cik ilgi baterija un tā tālāk. Bet šeit ir varbūt atkal tas skatījums, kā tas Ubuntu spiežās iekšā tagad tajā mobilajā pasaulē, vai ne? Tableti jau var palaist ar Ubuntu, un tagad bija demonstrācija pa mobilo telefonu. Un, ja kādam ir jautājumi, noteikti, ka Uldis var pakonsultēt, un te mums būs vēl kafijas pauze pēc apmēram stundas, un tad varam, kā saka, tēzēt tālāk. Vai vēl ir kādi jautājumi par šo te tieši
Var mēģināt. Varam pamēģināt pauzītē uzlikt. Ir nepieciešams attēls ar Ubuntu instalāciju, skripti palaišanai, un jūs varat arī lietot, bet visticamākais, ka tikai VNC režīmā. Tas, kas te video tika parādīts, tā ir alfa versija no Canonical, kas vēl nav publiski pieejama. Jā. Jūs varat arī turēt uz SD kartes. Var. Un manā telefona gadījumā Ubuntu atrodas tieši uz SD kartes. Tiesa, SD kartē ir viens būtisks trūkums. Viņa ir lēnāka kā iebūvētā atmiņa. Rakstīšanas ātrums tur ir 2 megabaiti sekundē, lasīšana ir 10 megabaiti. Un tieši tā arī tas varētu būt domāts. Un. Ja mēs skatāmies par Unity, tagad ir tieši labi redzams, ka Unity ir domāts sākumā ar domu, lai viņš būtu lietojams gan uz telefoniem, gan uz datoriem, gan uz televizoru. Tu varbūt es pārfrāzēšu jautājumu, tas nozīmē, ka viņš tur divus tā kā desktopus, vai tas viens desktops tā kā nomigrējās uz to otru? Ir tā, ka viņš tur divus desktopus. Okay. Man liekas, tas tikai pārējais. Droši vien, ka viņi optimizē. Jo tas viss ir nav tikai laboratorijas tāda eksperimenta. Šobrīd, jā. Tas vēl nav tāda ražošana. Bet ir ticams, ka gada beigās arī būs reāls ierīces. Paldies, Uldim. Paldies.